Bet mēs esam atbraukuši uz Rīgas DJ skolu, kurā šodien ir atvērto durvi diena. Un Rīgas DJ skolā cilvēki var iemācīties, kā apieties ar mikserpulti, ar šo ripu un ar plašu atskaņotāju un kā saspraust vadus. Tas viss ir ļoti svarīgi esot DJ-am. Bet tūlīt pastāstīsim par visu, kas mums šeit notiek DJ skolā, iepazīstināsim ar pasniedzējiem, ar aparatūru un būtībā ar visu to, kas varētu interesēt topošos studentus. Rakstīt e-pastu tiem, kas bija pieteikušies jau uz nodarbībām, kaut kad iepriekš, pēdējo pāris mēnešu laikā. Bet mēs vēl vasarā nesākām jaunās grupas, mēs sāksim tagad no septembra vidus. Tie visi tik informēti, lai nāk jau iepazīties skolas telpām. Tad, protams, reklamējāmies arī Facebookā un stāstījām visiem interesētiem potenciāliem gan pasākumos, bija flyeri, gan klubos, gan dažādās studentu pulcēšanās vietās. Pirmajā atvērto durvju pasākumā bija atnācis diezgan liels pulks cilvēku. Protams, daudz no tiem bija arī mūsu draugi un paziņas, ka vienkārši interesēja, kā tas notiek. Kopumā bija ap 30 cilvēku. Un, ja mēs atņemam, protams, tos mūsu visus atbalstītājus, tad tie īstenie interesanti bija apmēram 10, no kuriem 3 arī uzsāka mācības. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. Drop that! Jā, viena no jaunākajiem šobrīd pieejamajiem CD playeriem, kas spēlē gan no flash drive, gan no CD, gan DVD diskiem, un pat no SD kartes, ko mēs parasti esam pieraduši redzēt fotoaparātos, mikserītes, kur var sajūgt arī ar datoru caur USB. Ja viņš strādā arī kā DJ programmas traktora kontrolieris, tā kā būtībā var atmest abas divas širās mantas, pieslēgt šo mikseru kompim un spēlēt. Tad faktiski es atnākot un mēnesis pagrozot kloķus, iemācīšos gan kā saspraust vārdus, gan arī ko nozīmē, piemēram, šī nevajag grozīt. Nē, to tu mēnešu laikā iemācīsies tikai, ja tu nāks uz individuālajām nodarbībām, jo tas ir intensīvāk daudz, bet ja tu nāc 2 reizes nedēļā, tad tā, lai tu tā kārtīgi visi iemācītos, tev jānāk 2 reizes nedēļā uz 4 mēnešu kursiem. Kāda ir iespēja, ka man uzaicinās Deividu Guetta paspēlēt ar viņu kopā pēc 2 kursus? Zini kā, tas ir atkarīgs no tavas personības un no tā, cik tu esi spējīgs sevi izbīdīt, bet, protams, to pirmo būstu mēs iedodam un mums ir vairāk sadarbības klubi, kuros mēs tad ļaujam arī mūsu DJiem, visiem kursantiem spēlēt. Tas ir Almas Brilliants, Shot Cafe, Pulkvedim neviens neraksta, Space Dog. Horens pirms mēneša piedāvāja mūsu studentiem pirmdienās spēlēt Kubā. Šis ir mūsu nelielais showrooms. Šīs ir šobrīd ejošākās preces vispār DJ ekipējuma tirgu, kas ir. Bet, ja ir nepieciešams kas cits ārpus šī klāsta, tad 2 dienu laikā to var dabūt. Cenas sākot no ap 200 eiro līdz pat 500 eiro. Bet, ja mēs ņemam par pamatu to, ka cilvēki nāk tā kā pilnīgi balts laps, kas neko nesaprot no DJinga vai no kaut kādas elementāras mūzikas teorijas, tas viss tiek iemācīts. Sākumā mums ir apmēram mēnesis, pusotrs darbība notiek tāda. Mēs no sākuma iepazīstamies ar aparatūru, kas ir pati svarīgākā vispār daļa un tā kā instruments DJam. Izrunājam sīki, smalki, cauri visu aparatūru pamatu. Iemācāmies arī tehniskas lietas, kas noderēs citām lietām, ne tikai DJingam, kā piemēram par vadiem un tādām lietām. Un nedaudz pieskaramies arī, teiksim, skaņu fizikai ļoti elementārā līmenī, lai būtu izpratni par to, kā mēs vispār strādājam ar skaņu. Un arī, protams, pamata mūzikas teorija. Tie, kas ir gājuši varbūt mūzikas skolā, tiem būs vieglāk to visu uztvert.
Bet, piemēram, mums jāiemācās tādu lietu kā kaut kāda elementāra kompozīcijas pamata, taktsmērs un tādas lietas. Tas ir pašā sākumā. Turn up your shoulder, you got a kid.